Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu Lenovo IdeaPad G50-80 apakšējo korpusu, nepieciešams veikt vairākus soļus, sākot no nepieciešamo instrumentu sagatavošanas līdz pat jaunā korpusa uzstādīšanai. Pirmais solis ir sagatavot nepieciešamos instrumentus – skrūvgriezi, plānu lāpstiņu un darba virsmu. Pārliecinieties, ka dators ir izslēgts un akumulators ir izņemts, lai izvairītos no elektriskā trieciena. 1. Izņemiet akumulatoru, pagrieziet datoru ar apakšu uz augšu. Pārbaudiet akumulātora izņemšanas slēdžus un atslēdziet tos. Izņemiet akumulātoru, uzmanīgi to paceļot. 2. Atveriet apakšējo vāku, izmantojiet skrūvgriezni, lai noņemtu visas skrūves, kas tur apakšējo vāku. Parasti tās atrodas ap malām. Pēc tam, izmantojot plānu lāpstiņu, uzmanīgi paceliet vāku un noņemiet to. 3. Pārbaudiet iekšējo daļu, pirms jauna korpusa uzstādīšanas, pārbaudiet iekšējo komponentu stāvokli. Pievērsiet uzmanību, vai nav putekļu uzkrāšanās vai bojājumu. Ja nepieciešams, veiciet bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka dators darbojas pareizi. 4. Uzstādiet jauno korpusu, iegūstiet jauno apakšējo korpusu. Pārliecinieties, ka tas ir sadarīgs ar jūsu Lenovo IdeaPad G50-80 modeli. Novietojiet korpusu uz datoru un uzmanīgi piespiediet to pie vietas. Pārliecinieties, ka visi stiprinājumi ir pareizi nostiprināti. 5. Apskrūvējiet vāku, pēc tam, kad korpuss ir nostiprināts, pievienojiet visus skrūves atpakaļ. Pārliecinieties, ka tās ir stingri pievilktas, bet nepārslogojiet, lai nenokautu korpusa materiālu. 6. Ievietojiet akumulātoru, kad viss ir salikts atpakaļ vietā, ievietojiet akumulātoru un pārliecinieties, ka tas ir stingri nostiprināts. 7. Pārbaudiet datoru darbību, pēc visiem darbiem ieslēdziet datoru un pārliecinieties, ka tas darbojas pareizi. Ja rodas kādas problēmas, varat izmantot mūsu piedāvājumu saņemt palīdzību pie durvīm, kur speciālisti var apmeklēt jūsu mājās un veikt nepieciešamo diagnostiku. Nomainot apakšējo korpusu, jūs ne tikai uzlabojat datoru izskatu, bet arī nodrošināt tā ilgmūžību. Atcerieties, ka, ja jums ir kādi jautājumi vai šaubas, vienmēr varat vērsties pie profesionāļiem, kas sniegs padomus un palīdzību. Jūsu Lenovo IdeaPad G50-80 ir pelnījis vislabāko aprūpi. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.